Onkoloģiskam pacientam svarīgs šodien ir laiks un ātrums. Un šodien runājoties ar Saeimas deputātiem šeit pie šī simboliskā pulksteņa, kurš kādai daļai onkoloģisko pacientu ir apstājies, mēs dzirdam vārdus, jā, mēs zinām, jā, mēs saprotam, bet pacientam ir svarīgs, lai tas tiktu izdarīts, nevis tas, ka kāds zina vai kāds kaut ko saprot. Mums ir svarīgi, lai tas tiek izdarīts šodien, rīt, nevis pēc nedēļas, nevis pēc mēneša, nevis pēc gada. Jo visi mēs dzīvojam šodien, visiem mums ir lieli vai mazi vai tuvi cilvēki apkārt. Un man ļoti gribētos, lai mēs tiktu sadzirdēti, jo Latvijas valsts pats pamats tomēr ir vesels cilvēks. Gribētos, lai deputāti to saprastu ne tikai vārdos, bet lai tas būtu arī darbos. Es esmu atnākusi tāpēc, lai pārstāvētu to pacientu intereses, kuriem nav šīs vienlīdzības, kuriem nevar saņemt Eiropas vadlīnijām atbilstošu ārstēšanu. Man paveicās tāpēc, ka man zāles tika kompensētas un tā terapija bija efektīva, un tāpēc man ir iespēja šodien būt šeit un iestāties par šiem jautājumiem, jo būtībā cilvēkam, kam nav šī finansējuma, tad valsts sniegtais atbalsts ir tā vienīgā reālā iespēja un cerība uz palīdzību. Būtībā šī ir runa par mums visiem, jo vēzis nešķiro, un mēs nekad neviens nevaram zināt, kurā brīdī kuram no mums vai mūsu tuviniekiem izkritīs tā nelaimīgā loze. Un tad šie simboliskie pulksteņi, manā uztverē ir tas, ka mēs nedrīkstam ļaut pulkstenim izlemt cilvēku likteņus. Mums ir jārīkojas pašiem, ir jāprasa no deputātiem rīcība, jo tas ir visas mūsu Latvijas, visu mūsu cilvēku interesēs. Katra novilcinātā diena, katrs neiedotais eiro, par to mēs maksājam ar savu cilvēku dzīvību. Mūsu Latvijā tā jau nav daudz. Mums ir vienam otrs jāsaudzē un vienam par otru jārūpējas. Tas ir pēdējais laiks mūsu Saeimas deputātiem, mūsu arī finanšu ministrijas, veselības ministrijas, tiem ministrijas darbiniekiem, no kuriem atkarīgs 2024. gada budžets. Uzturiet veselību. Jūsu rokās ir mūsu Latvijas iedzīvotāja veselība. Mēs nedrīkstam likt apstāties laikam. Laiks arī Latvijai būt veselai.